Labdien! Mani sauc Visvaldis no Kemperi 365 un šodien es jums parādīšu Inovan 590C dzīvojamo busiņu. Ir uz Forda bāzītes, līdz ar to esam ieguvuši ļoti skaista izskata busu, ar kuru būs patīkami doties tālākos ceļojumos, iegūsiet gan ekonomiku, gan komfortu. Parādīšu, kas ir no ārpuses un kas ir no iekšpuses. Dosimies skatīties. Tātad pirmais, ko es jau redzu, te ir Big Xenon gaismas, 16 diski, riepas, pareizāk sakot, ar lietajiem diskiem, marķīze, pelēkā krāsa, manuprāt, ļoti pievilcīgi, dubļus tik ļoti, kā saka, neredz. Šeit mums ir ūdens tvertne, šajā busā iet 90 litri tīrā ūdens. No aizmuguras viss kā parastam busam, tikai ar pārsteigumu iekšpusē, jo iekšpusē ir pilnībā aprīkot dzīvojamā māja. Jā, tātad pārsteigums ir, ka tas nav parasts kravas buss, bet tā ir dzīvojamā māja. Tātad iekšā mums ir pilna izmēra gulta ar kravas nodalījumu, kurā pēc izmēra, es teiktu, var arī ielikt kādu riteni. Šeit mums ir papildus vieta gāzes balonam, 2 gabaliem. Manuprāt, ļoti labs risinājums, nav salonā. Gāzes smaržu nevienā brīdī nejutīsiet. Šeit ir arī stiprinājumi kravai. Viss nepieciešamais dzīvošanai. Varam redzēt arī ieskatoties, tur redzam atpakaļ skatu kameru. Šeit mēs varam redzēt arī papildus matraci, kurš būs paredzēts 3. gultas vietai. Šī ir 2-guļamā gulta, ja ir mazs bērns, un droši vien var arī 3 gulēt. Atverot bagāžnieka durvis, pamanīju šeit tādu podziņu ar gaismiņu. Uzspiežot redzam, tā ir gaisma. Ja nu naktī tumšā laikā ir nepieciešams izmantot bagāžnieku, izņemt mantas, sagatavoties kempingam, doties ceļā, tad šī gaisma noteikti atvieglos dzīvi, nebūs ar telefonu jāspīdina gaismiņa. Ļoti labs risinājums, pārdomāts. Abām pusēm durvis ir iespējams atvērt arī plašāk, šādā te veidā. Dosimies skatīties, kas ir otrā pusē. Mēs varam redzēt uz āru izbīdītus logus, kas nozīmē, ka gulta iekšā ir pagarināta, līdz ar to arī garāki cilvēki varēs ļoti komfortabli gulēt. Šeit mēs redzam tvertni notekūdeņiem, toaletei, elektrības pieslēgums, un tad arī tas būs no ārpuses. Ja aizmugurē bija izbīdīts loks, tad šeit mēs varam redzēt, ka loks iekļaujās sānos, līdz ar to ir klusāks, arī patīkamāks skats. Tāda maza, bet patīkama ekstra. Dosimies iekšā, šeit mums ir elektriskais pakāpiens, ir arī moskītu tīkls. Iekāpjot, pirmā sajūta, ka šeit ir diezgan daudz vietas, pietiekami augsts, lai es ar savu 1,85 m justos pietiekami komfortabli. Ir mums gāzes plītiņa ar 2 degļiem. Šeit mēs redzam 2 USB pieslēguma vietas. Ja nu virtuves kaut kādi priekšmeti tiek izmantot no USB, 2 elektrības rozetes. Tātad virtuvē mēs principā varam visus savus iemīļotos kafijas aparātus, blenderus saslēgt, tas nekādas problēmas jums nesagādās. Šeit ir interesants nodalījums mantām, vai eļļām, vai kaut kādiem virtuves produktiem. Izlietne. Ļoti daudz visādu vietu, kur novietot mantiņas, skapīši. Jā, viss ir pārdomāts, kā saka, nav jāsaliecās vai jāiztaisnojās, lai atvērtu. Tātad šeit ir duša ar toaleti apvienota vienā telpā. Nodalīt toaleti varam ar aizskariņu, lai pods paliek sauss. Izlietne, skapīši, gaismas elementi, protams, panorāmas loka, lai arī tvaiks var iziet ārā, ja patīk karstā vannā iet. Tālāk mums virtuves zonā ir ļoti interesants leduskapis. Interesants ar ko? Ar to, ka viņš atverās no abām 2 pusēm, kas ir ļoti parocīgi. Šeit mums ir gulta, 2-guļama gulta, kā jau ārā stāstīju, loga daļa ir izbīdīta uz āru, līdz ar to iegūstam papildus apmēram 10 cm, un arī cilvēki ar 1,90 m šeit var ļoti komfortabli gulēt. Šeit ir arī skapīši nodalījums drēbēm, mantām, telefoniem, skatīsimies. Šeit ir arī gaismas elementi, līdz ar to lasīšanas gaisma, USB ports. Varam planšeti, telefons lādēt, esot gultā. Šeit ir vēl virtuves gaismiņa. Tā kā iesim skatīties, kas tālāk. Šim vanam ir arī 3. gultas vieta, kas atrodas šeit. Tātad galds nolaižās, jāapgriež ir krēsls. Nav nekas ļoti sarežģīts, laikietilpīgs, bet, jā, kā jau minēju, šis ir uz Ford šasijas. Iekārtosimies, sapratīsim, cik ērti ir roku atbalsti. Es teiktu, ka sajūta ir ļoti patīkama. Fords, multistūre, automātiskā kārba. Šim modelim ir 173 zirgspēki, līdz ar to var ekonomiski un tai pašā laikā arī mazliet dinamiskāk braukt, kā tas būtu ar lielāku kemperi. Medijas centrs, jā, ļoti, ko es pamanīju,
Šeit arī ir USB ports un 12 vati, kā arī šeit apakšā. Līdz ar to var pieslēgt ļoti daudz dažādas elektronikas. Šeit ir arī termo aizskari, no abām pusēm izvalkās. Arī sānu logiem aptumšo un arī nelaiž siltumu ārā. Principā ļoti daudz parocīgu lietu. Šeit mums ir skatītis. Kartes vairāk cilvēki neizmanto, bet ja kādu grāmatu vai kādu datoru nolikt. Ieslēdzām mašīnu, pastīties, kādas mums opcijas piedāvā Fords. Pirmais jāpārbauda kamera. Kameras kvalitāte teikt, ka ļoti laba. Šai tai mašīnai ir arī cruise kontrola adaptīvā, kā arī line keeping assistance, kas principā palīdz jums noturēties joslā. Ja gadās kādreiz aizskatīties uz kādiem dabas skatiem, tad tas noteikti noderēs. Ļoti dinamisks motors, 170 zirgspēki, principā sajūta kā braucot vieglajā mašīnā, bet tai pašā laikā var aizmirst par to, ka jums aizmugurē gulta un duša. Tā kā Fords ir vispār ļoti laba, optimāla opcija. Tikko pamanīju, kā jau Fordiem, šeit ir iestrādāts līnijas, kas nozīmē to, ka ir apsildāms stikls, līdz ar to arī ziemas jums problēmas nesagādās, logi nebūs jākas un sāns poguļi, protams, arī ir apsildāmi. Tā kā ļoti, ļoti patīkams brauciens. Tāds bija apskats par šo te Inovanu. Un, ja jums ir interesi tādu iegādāties, tad pie mums to varēsiet izdarīt. Mums šādi ir 2 modeļi. Līdz ar to, kurš pirmais nāk, tas pirmais brauc. Tiksimies jau nākamajā sērijā. Visu labu!